Šonedēļ jau runājam ar Latvijas orientēšanās federācijas prezidentu Juru Žilko par tuvojošos orientēšanās sezonu. Bet šajā reizē mēs sazvanījām Rimantu Liepiņu Stirnu buksi taku skriešanas organizatoru par šo gaidāmo sezonu un tai skaitā par pasaules līmeņa taku skrējienu, kas norisināsies augustā. Sveicināts, Rimant! Šogad 1. augustā un 2. augustā Gaujas Nacionālajā parkā notiks sacensības taku skriešanā pasaules līmeņa, cik es saprotu. Pastāst lūdzu, kas tās būs par sacensībām, ar ko tās īpašs, ka tās notiek pirmo reizi Latvijā? Sveiki, dzird! Jā, tiešām tas ir noticis. Brīžiem pat pašiem neticās. Jo, Latvijā pirmo reizi notiks pasaules tūras UTMB sērijas. Reģionālais posms Gauja Trail by UTMB. Tas nozīmē, ka mēs iekļāvāmies pasaules lielākajā skriešanas tūrē, kurā tie, kas nezina, reizi gadā ir lielais taku skriešanas centrālais notikums visiem taku skrējējiem. Tā kā taku skriešanas olimpiāde, skrējiens apkārt Montblanam Chamonix ar karalisko distanci 100 jūdzes, 60 km. Lai kvalificētos Chamonix skrējieniem, skrējējiem visā pasaulē ir jāsavāc kvalifikācijas punkti, un tos punktus viņi var iegūst šādos pasaules sērijas mačos. Viens no tiem sērijas mačiem šobrīd notiks arī Latvijā. Skriešanas kultūra Latvijā un pasākuma organizēšanas kultūra ir sasniegusi tādu līmeni, ka mēs mierīgi varam sacensties ar Berlīnas maratonu vai ar jebkuru UTMB sērijas posmu, kas ir pārdesmit visapkārt pasaulē. Un beidzot, šajā reģionā jāatzīst, ka Ziemeļa Eiropā, visa Austrum Eiropa, kas no Polijas uz šo pusi, bija baltais klankums, kas īpaši pārsteidzoši un par ko mums īpaši prieks, ka šajā reģionā mēs esam pirmie un nebūtu nav nepieciešama Alpu līmeņa cienīgs smailes, lai pierādītu, ka tādu maču var taisīt arī pie mums. Vismaz šogad pirmajā gadā sacensību centrs īsajām distancēm un visu distanču finišu būs taisījis. Tā kā tas būs tāds, es teiktu, 3 dienu festivāls tiem, kuriem ir mīļa kustība, taku skriešana, cēsīs šajās dienās divos, būs īpašs sportisks noskaņojums, un kas nav mazsvarīgi, ielas būs pilns arī ar ārzemju turistiem, un sagaidām, ka 1500 ārzemju skrējēji dosies trasē, un līdz ar to kaut kādi 2000–3000 kopumā meklēs iespējas, kur dzīvot šo nedēļas nogalē mūsu reģionā, kur palikt pa nakti, ko redzēt, ko darīt. Tā, tas tāds arī Latvijas ekonomikai diezgan ievērāms pienesums, un es domāju, visi no tā ir tikai ieguvēji. Vai varēs piedalīties skrējēji šajā pasaules līmeņa sacensībās arī no Latvijas, vai tas ir tikai izredzētajiem domāts pasākums? Nē, tas nav. Taku skriešana vispār nav izredzēto sports. Piedalās visi, kas var piedalīt, kas to spēj pieveikt, un, protams, distancē dodās arī pārgājienu nojotāji un pārgājienu cienītāji. Tā kā jautājums, cik ātri tu spēj pārveidoties trasē, un ir vajadzīga gribēšana un neliela varēšana. Tā kā distances būs arī pavisam īsas. Tā tad interesanti var vēl pieteikties, vai kāds arī dalībnieku limits? Noteikti. Šobrīd dalībnieku limits nav, bet mēs esam tā nosprauduši, ka tas ir 4000 cilvēku, tas maksimums, kur mēs tālāk neiesim. Bet lielais vārums jau, protams, ka puse no tā būs īsās distances, kas ir līdz 20 km. Kā norit gatavošanās jaunajai sezonai? Zini, kā šodien pirmo reizi, šogad esot Tervetē, ir optimisms, jo ir izcila saulaina diena, beidzot arī Tervetē ir ienācis pavasars, jo atšķirībā no pārējās Latvijas, es nezinu, kāpēc šeit bija aizķērsies ziema, un joprojām šeit ir kupenes un ūdenskrātuvs klāja ledus, bet pēdējās dienas laikapstākļi ir sirdi pacelājoši. Es domāju, ka šeit būs viss kārtībā, jo lielās takas un lielie taku tīkls un grants ceļi ir vaļā. Mazās taciņas vēl ir zem sniega, tāpēc mēs bišķi kaut ko pārplānosim iespējams, bet pat Tervetē izskatās tāda, ka sacensības te varēs rīkot. Un tās ir ieši optimismu, tāpēc, ka te patiešām ir ļoti, ļoti skaisti.